Es pieminēju tos abirigēnus, jā. Un Ilona ir cilvēks, ko es iepazinu stāstniecības laikā. Viņa teica, oi, tā un šitā. Un beigās izrādījās, ka Ilonai ir ne tikai brīnišķīgi keramikas darbi, bet ir arī brīnišķīgi instrumenti. Un nesen es izlasīju viņas CV, un es nezinu, es vairs nespēju viņu pat paskatīties, kas pa slavenību ir mūsu vidū no pašas Latgales, vai kā? Es kā strauks. Mani te nosauca par aborigēnu. Nu, kaut kādā ziņā tāpat ir. Es jau atbraucu, visu mūžu nodzīvoju tur, Ilūkste, no Daugavpils pusē faktiski. Un, kad es atbraucu uz šeieni, tad man draugi saka, bet vispār, tu taču esi atgriezusies savā dzimtenē, jo Ilūkste ir bijusi Kurzemes hercogiste. Nu, lai nu tā būtu. Nu, un tagad es te dzīvoju Raņķu pagastā, Krauļos. Un es varu tagad teikt, ka esmu vietējā, bet kas šeit par neparastu vietu tie Krauļi? Te pirms tam Eva stāstīja par kamenēm, pieminēja dzeguzes, un man uzreiz nāk prātā, ka man jums arī jāpastāsta par dzeguzēm, par Krauļu dzeguzēm. Tādu dzegužu kā Krauļos nav vairs nekur dzirdētas. Nu, kā dzeguze kūko? Visi zina, kuku, 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 vai ne? Krauļos pie manis atlidoja tāda dzeguze pirmajā vasarā, kura kūkoja. Kukuku, kukuku, kukuku. Es domāju, tāda oriģināli, kā gan viņa sievu dabūs, tad jau viņas sievai arī jābūt tādai, kura spēja novērtēt tādu oriģinālu dziedāšanu. Un domāju, nezinu, vai viņa nezinu, kā tur būs, vai nākošgad arī man būs šāda dzeguze vai nebūs. Nākošgad gaidu šo savu dzeguzi, bet man parādās tāda dzeguze, kura kūko tikai vienreiz. Viņa saka, ku, 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 ku. Es stāstu savai meitai, ka nu tā, tagad man ir šitāda dzeguze. Atkal oriģināli. Viņa saka, ak, tā ir tā pati, viņai vienkārši apnika. Es saku, ne. Intonācija pavisam cita, es tās dzeguzes atšķiru. Pat tās, kuras kūko divreiz, es atšķiru viņas pēc balss. Piemēram, viena ir skanīgāka, viena tur vēl kāda. Un nepaiet ne cik daudz laika, kā atlido arī mana dzeguze, kura saka kukuku. Un tad atlidoja dzeguze, kura kūkoja 4 reizes. Un viņa kūkoja tā. Kukukuku. Un pagājušo vasaru, tā jau bija 3. vasara, jūs nevarat iedomāties. Pie manis atlidoja dzeguze, kura kūkoja 6 reizes, un viņas dziesma skanēja tā. Kukuku, 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 kukuku. Un turpat pie manis kaimiņu pagastā notika tāds Lares festivāls, kur visādiem tādiem dīvainiem pulcēšanās notiek, tādi, kas ir ārpus mainstreama. Un es domāju, redz, bet manā pagastā ir kuku Lares priekš dzeguzēm. Tā, ka uz Krauļiem ir jābrauc jūnijā klausīties dzeguzes. Tādas dzeguzes, kādu nav vairs nekur pasaulē. Paldies par klausīšanos!